Kas tad mums šodien? Šodien mums ir kārtējā siltā septembra piekdiena un grēks neizmantot šo dienu, šo vakaru burvīgo. Uz moča un dzīvē. Šodien laižam uz Rīgu. Rīgā solās būt kaut kāds kārmīts. Šodien arī brīnumainā kārtā daudzi motobrāči, kas būs. Mūsu tā grupa 200+. Diezgan liels sastāvs šodien būs. Braucam satikties uz mūsu, visu iecienīto vietu. Krasta ielas McDonalda cirkulis. Kā citi viņu sauc par Svēto cirkuli. Satiksimies tur, pēc tam uz Kārmītu, kaut kur, nezinu kur, gan jau ka Sāgā, un pēc tam, kur ceļa rādīs. Plāna nav nekāda, plāns tikai vizināties un izbaudīt labo laiku. Gada motosezona lēnām iet uz nobeigumu. Tas nekas, kad ir septembra sākums, jā. Parasti jau mauc līdz kaut kādam oktobrim ieskaitot, bet ir jāķer šīs siltās dienas. Citiem vēl normāli šortu sezona turpinās. Bet šodien arī pilnas ielas ar mopēdiem, jo ārā ir silts. Man rāda 23 grādi uz moča. Bet, jebkurā gadījumā pa dienu bija kaut kā 25 vai 26. Fantastika! Tā jau likās, ka tā būs, kad septembra, nevis septembra, bet kad septembris būs siltais mēnesis. Un visticamāk kompensēs kaut kādu vasaru. To, ko nesagaidījām jūnijā, jūlijā, augustā. Šodien mums ir gaišie stikliņi. Gan jau zinat, ko tas nozīmē. Gaidam. Čau. Parasti visi jau pēc ķiveres atpazīst, nevis pēc sejas. 6.5 hours later. Tā, satikāmies visi. Braucam. Un mēs dodamies Sāgas Kārmītu. Izziņoja lokāciju Sāga. Bet mēs metīsim loku pa Brīvībeni līdz Ilgulē un tādu Sāgu. Lai būtu garāk, interesantāk. Un varbūt no otras puses nebūs tik daudz mašīnu. Opaņki. Visi tā kā no ķēdes noraušies. Ar savu melno vizoru. Uzmanīgi, protams, ka uzmanīgi. Kas pa mašīnu?
Ok, ar mums? Nu, protams. Man arī. Ew! Nezaktivizēs, kamēr ķivere gan jau zaibīs. 6. Uzreiz laižam, ja? Tur, kur jābrauc gar tām vēstniecībām, pēc tam pa to Elizabetes ielu līdz galam līdz Brīvībenē. Un pa Brīvībeni līdz Juglei un tad uz Sāgu. Ko jau te tukši izskatās? Kā tā? Nav tautas, gan jau mēs pātru vienkārši te dragājam. Uzmanīgi, uzmanīgi, protams, ka uzmanīgi. Nevar ākstīties. Ākstīties nevar. Man liekas, ka Mārtiņu padirstām. Kas? Mārtiņu padirstām. Viņš ceļu zina. Viņš ceļu zina. Šodien kaut kāda lielāka satiksme nekā iepriekšējais vakars. It kā labi ir 10, bet nu tomēr. Kā ir? Ir ok, ja? Nē, tev. Nu, te ļoti uzmanīgi pa šīm te sliedēm. Labāk nebraukt virsū. Bļēc, tur uzbrauks uzreiz, nokritīsi. Tā, nu es uzbraucu sliedēm, kaut kā jātiek arī nos no viņām ir. Nu, kas te čāļiem, es nesaprotu. Kur tu tie palika nabadziņi? Cik forši ir, ka ir autobus joslas. Sabiedriskā transporta joslas. Šitā var iebērsties, viņš iebrauc iekšā un apstājās ar pusīti ārā. Tā, pabrauksim maliņā. Protams. Oho.
kur ir? Labi. Bļa, kaut kur radars ir. Jāslēpjās. Bļa, pašam viegli nāk. Mēs guļam! Stop! Remontiņš. Thank you. Tā, mums taču vajag jūglu. Uzticēsimies kam? Guldim. Vietējam. A few moments later. Kur Mārtiņu pazaudē? Mārtiņš jau pazaudēja uz tieši brīvības. Pašā pār dzeltenajām, plaši sarkanajām. Viņš palika. Un Latvijā šitā ten ekonomika esot slikta, ja? Pēdējos 30 gadus krīze. Все говорят, что ты классный, мужики утром. Tas ir pelnījis žetonu. A few moments later. Mēs uz cirkuli. Jūs tikko atbraucāt, taču ne? Tikko? Jā. Kāpēc man likās, ka Ivita ielika iekšā kaut kādu to te lokāciju, ka viņi jau te bija? Mums kāds taču bija atbrauc, ne? Ok. Mēs jau te kaut kādu stundu. Jā, cirkulī tiek. Ciekās cirkuli. Tā, nu mēs te beidzam mitināties šajā mītiņā. Tā, interesanti, zin kā, sezonas noslēgums. Kaut kur atbraukt, kur daudz mašīnas, daudz tautas, daudz benzīna galvas. Uzmanīgi, kas tur ir? Tur ir policija, bet pretējā joslā. Kaut kāda avārija notika, ja? Kaut ko ķer, izskatās. Sodu dabūs. Ko? Ko viņš tur dara? Kurā vietā? 6.5 hours later. Šodienu varam arī tā lēnām nobeigt. Neko, bija labs vakars, man patikās. Tagad tik uz māju un ležam. Rītdien uz treniņu, uz 3-3-3 trasi.
Rītdien būsim trietā. Šodienas vakar izbrauciens tā diezgan ātri beidzās. Visi pa mājām čučēt brauca. Citi kaut kur vēl citur, citām izklaidēm. Bet patīkam tādā siltā laikā. Ārā man rāda ir 20 grādi. 20 grādi. Un ārā 12 naktī ir. Septembris. Kā jau pa dienu teicu, fantastika. Nu, čalis grib paskrieties. Bļaļ. Kaut ko te gribēju mazliet pazīmēties.